Esiet sveicināti! Ēterā EVTN 3. septembra ziņu izlaidums. Jūs uzrunā Dānis Barkāns. Satversmes aizsardzības birojs vērtē, ka Krievijas un Baltkrievijas militāro mācību Zapad 2025 radītais tiešais apdraudējums Latvijai un NATO šobrīd ir zems. Tomēr šīs mācības abas valstis izmanto kā instrumentu savām iekšpolitikas un ārpolitikas kampaņām. Mācības norisināsies no 12. līdz 16. septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā. Tiek prognozēts, ka tuvojoties aktīvajai fāzei, abu valstu paziņojumi kļūs skaļāki un informatīvās kampaņas, kas vērstas pret Latviju un NATO, pastiprināsies. Birojs uzsver, ka Krievijas resursi joprojām ir koncentrēti karam Ukrainā, tādēļ militārais risks mūsu valstī vērtējams kā zems. Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums ir ļoti būtisks Latvijas austrumu robežas drošībai, uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents ir gandarīts, ka Saeimas komisija sākusi skatīt likumprojektu. Viņš uzsver, ka priekšlikums vēl jāpilnveido, tomēr tas palīdzēs pierobežas iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas strateģiski svarīgās teritorijās, saprast, kā šīs izmaiņas viņus ietekmēs. Likums ļaus iekšlietu un aizsardzības ministrijām efektīvāk īstenot robežas stiprināšanas pasākumus gan apsardzības, gan aizsardzības nolūkos. Valdība slēgtā sēdē apstiprināja aktualizēto Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānu. Tā detaļas netiek atklātas, taču dokuments sagatavots izņēmuma stāvokļa vai kara gadījumam. Tas nosaka bruņoto spēku izvēršanu, mobilizācijas vadību, kārtību un nepieciešamo materiālu tehnisko nodrošinājumu. Plāns būs pamats turpmākajai militārajai plānošanai, mācībām un gatavības pārbaudēm. Valdība konceptuāli atbalstījusi izdienas pensiju sistēmas reformu, kas paredz no 2027. gada no saņēmēja loka izslēgt profesijas, kurās darbs nav saistīts ar veselības vai dzīvības apdraudējumu. Šīs izmaiņas neatieksies uz jau strādājošajiem, taču viņiem būs jārēķinās ar augstākiem stāža nosacījumiem un iespējamu pensijas apmēra koriģēšanu. No sistēmas paredzēts izslēgt piemēram prokurorus, tiesnešus, diplomātus, māksliniekus un citas profesijas, kur riski nav tieši saistīti ar darbu. Valsts kancelēja norāda, ka esošā sistēma gadu gaitā kļuvusi sadrumstalota, radot nevienlīdzību. Turklāt valsts izdevumu izdienas pensijām pēdējo 10 gadu laikā pieauguši vairāk kā 2,5 reizes, un līdz 2030. gadam tie var pārsniegt 200 miljonus eiro gadā. Satversmes tiesa ierosinājusi lietu, lai izvērtētu, vai spēkā esošais aizliegums iepriekš sodītām personām strādāt par psihologiem atbilst pamatlikumam. Pieteikumu iesniedza administratīvā rajona tiesa, kuras izskatīšanā ir lieta par kādu personu, kas vēlas reģistrēties psihologu reģistrā. Persona pirms vairāk kā 30 gadiem sodīta par vardarbīgu noziegumu. Pašreizējā norma neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas liedz strādāt psihologa profesijā ikvienam, kurš sodīts par vardarbību, draudiem vai noziegumiem pret likumību un dzimumu neaizskaramību. Tiesībsarga birojs uzskata, ka nav juridiska vai sociāla pamata satversmē noteikt, ka pastāv tikai 2 dzimumi, teikts biroja atzinumā, kas nosūtīts Saeimas juridiskajai komisijai. Atzinumā Saeimas juridiskajai komisijai norādīts, ka grozījumu anotācijā trūkst skaidra pamatojuma. Turklāt bērnu izglītības jautājumi, kas minēti kā galvenais arguments, būtu risināmi ar speciāliem izglītības normatīviem, nevis pamatlikuma grozījumiem. Tiesībsargs aicina Saeimu rīkoties cieņpilni, apzinoties, ka šādi jautājumi var polarizēt sabiedrību un veicināt neiecietību pret minoritātēm. Valsts kontrole veikusi revīziju 6 pašvaldībās un secinājusi, ka atvieglojumi, piemēram, pabalsti, kompensācijas un līdzfinansējumi ir ļoti dažādi un pašvaldībām izmaksā dārgi. Daudzi no tiem nav pietiekami pamatoti un nesasniedz iecerētos mērķus. Tikmēr vienotā atvieglojumu informācijas sistēma, kas izveidota, lai sakārtotu pieejamo atbalstu un uzlabotu pārskatāmību, joprojām nav pilnvērtīgi izmantojama.
Valdība piešķīrusi papildus 15 miljonus eiro zemes īres maksas mājokļu būvniecības programmai. Ekonomikas ministrija skaidro, ka ar šo līdzfinansējumu varēs uzbūvēt mājas ar vēl 139 dzīvokļiem. Kopš programmas sākuma noslēgti 8 aizdevumu līgumi un tiek īstenoti projekti par 476 dzīvokļu būvniecību reģionos. Vēl 11 projekti pašlaik ir vērtēšanā. Līdz 1. novembrim Rīgā atcelti vairāki kravas automašīnu pārvietošanās ierobežojumi, lai zemnieki varētu nogādāt graudu ražu ostā. Iepriekš Zemnieku saeima kritizēja pašvaldības aizliegumu pārvietoties pa noteiktiem maršrutiem visu diennakti. Pēc izvērtēšanas Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs atzina, ka sākotnējais lēmums bija kļūdains un tāpēc uzdeva nodrošināt piekļuvi ostai. Rīgā aizturēts jaunietis, kurš dažādos mikrorajonos izveidojis narkotisko vielu slēpņus. 20. augustā policija pamanīja aizdomīgu vīrieti Jūrmalas gatvē. Pēc pakaļdzīšanās viņu aizturēja un noskaidroja, ka viņš nodarbojies ar marihuānas slēpņu veidošanu. Kopā ar policistiem viņš devās uz vietām Zolitaudē un Imantā, kur tika atrasti 18 slēpņi ar 2 gramu iepakojumiem. Jaunietis atzina, ka darbojies pēc norādēm Telegram grupā un par katru paciņu saņēma atlīdzību. Valmieras novada Vaidavā par 270 000 eiro izveidot senioru dienas aprūpes centrs Niedres. Tas sāks darbu 5. septembrī un īpaši gaidīs seniorus, tostarp cilvēkus ar demenci, kā arī viņu tuviniekus. Atvērto durvju dienā apmeklētāji varēs apskatīt telpas un saņemt atbildes uz jautājumiem par centra piedāvātajiem pakalpojumiem. 20. septembrī Liepājas stadionā Daugava sāksies drosmes skrējiena sezonas noslēguma posms. Dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt sevi pilsētvides šķēršļu trasēs. 7 km distancē ar vairāk kā 30 šķēršļiem vai 14 km ar vairāk kā 60 šķēršļiem. Pieteikties var mājaslapā drosmesskrējiens.lv gan individuāli, gan komandās no 4 līdz 6 cilvēkiem. Briselē Eiropas parlamentā atklāta izstāde Twitter konvojs. Tā ar video materiāliem attaino kustības pirmsākumus Latvijā un darbu Ukrainas atbalstam. Kopš konvoja izveides Ukrainai piegādātas vairāk kā 3100 automašīnas. Izstāde atklāja arī ikdienas situācijas no braucieniem un parāda, kā automašīnas tiek izmantotas frontē. 29. dokumentālo filmu fórumā 4. septembrī kinoteātrī Splendid Palace mazajā zālē 18:30 būs dokumentālās filmas Svētais un laicīgais pievēnos pirmizrāde. Filma ir uzņemta gleznainajā pievēnu ciemā Lietuvas ziemeļrietumos un dokumentē ikgadējo krusta sargu tradīciju, teatrālu un garīgu lieldienu sardzi, kad vietēji iedzīvotāji nakti pavada nomodā baznīcā. Šis gadsimtiem senais rituāls, kas kādreiz bija plaši izplatīts visā Žemaitijā, bet 19. gadsimta sākumā tika aizliegts, mūsdienās ir saglabājies tikai šeit. Ar smalku humoru un cieņu filma skatītāji ievelk kopienas ticības dzīvē, izceļot, kā tradīcija spēj pastāvēt mūsdienu izaicinājumu vidū un aicina pārdomāt svētā un profānā mijiedarbību. Filma tiek demonstrēta lietuviski ar subtitriem latviešu un angļu valodā. Filmas mūzikas autors ir Vestards Šimkus. Filmu būs iespējams noskatīties arī kino Bize 5., 11. un 13. septembrī, kā arī Talsu kino Auseklis 4. septembrī.